savu visdārgāko dzīves resursu laiku, lai piedalītos šodienas mūsu atklātajā diskusijā, kuras laikā diskusēsim par to, kā senioram būt labklājības valstī, kā sasniegt šīs senioru intereses ar NVO palīdzību, kā sasniegt šīs intereses, sadarbojoties, ja tā var teikt, un ka valsts sektora pārstāvi arī ir atsaukušies mūsu aicinājumam diskutēt par trešās paaudzes universitātēm Latvijā, par to, kā šīs universitātes ir attīstījušās pasaulē, citās Eiropas valstīs, un kā tā būtu vērts ienākt arī Latvijā. Bet, lai visi klātesošie saprastu, kas tad mums no valsts sektora ir atsaukušies un piedalījušies, es palaidīšu apkārt mikrofonu un nosauciet lūdzu savu vārdu uz vārdu un ko jūs pārstāvat. Sākšu no vārdu. Jā, labdien, mani sauc Zinte Bugane, un es esmu šīs mājas pārstāve un pārstāvu Rīgas pašvaldību, ja precīzāk Rīgas apkārt iedzīvotāju centru, un NVO NAM. Šī māja saucās NVO NAMS, jeb NVO atbalsta sektors. Labdien, es esmu Imants Vipsks no Labklājības ministrijas, pārstāvu darba tirgus politikas departamentu, vairāk ar darba tirgu, bet šobrīd jau ir ar citām aktuālām tēmām, ne tikai darba tirgu. Jā, sveiki, godētie, nāmas un kungi, mani sauc Reinis Uzulnieks, esmu Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs. Labdien, mani sauc Baiba Bašķera, un es esmu Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora. Labdien visiem, Kaspars Kraviņskis, valsts kancelējas pārstāvju koordinācijas departaments. Labdien klātesošajiem, mani sauc Ilona Iekela, pārstāvu Kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas departamentu. Un tur viens tukšs krēsls, ceram, ka mums vēlāk pievienosies arī varā ministre Inga Pērsi. Un savukārt zālē jūs redzat senioru organizāciju pārstāvus, tie, kas mēs sadarbojamies trešās paaudzes universitāšu tīkla attīstīšanā un ieviešanā Latvijā. Es esmu Agnita Plēko, pārstāvu Vidusdaugavas NVO centru, kurš atrodas Jēkabpilī, jo arī, kā mēs zinām, reģionos dzīvo cilvēki, un es šo projektu vādu, bet mums projektā ir brīnišķīgi šobrīd 8 partneri, un es atļaušos nosaukt arī viņus, un varbūt pamājat ar roku. Latvijas senioru kopienā vienība ir tie, kas šos pasākumu organizē. Lieta Kalnāja ir Ikšķilas senioru skola, Sandra Vērtmana ar kolēģiem, Latvijas senioru skola Rūtaurova ar kolēģiem, Biedrība Baltā māja no Līvāniem un Staņislava Paļūra, Siguldas senioru skola, Ivēra, Jelgavas senioru universitāte, Ilga Antuča. Tā, kas jūs vēl? Keipene, patreiz nav vēl laikam, tur cilvēki. Keipene senioru skolu pārstāv Gunts Graudiņš Petersons, varbūt viņš vēlāk mums pievienosies. Un piepildīs, un tad Vidusdaugavas NVO centrs, kur šobrīd es pārstāvu ar vadošajiem ekspertiem, kuri arī stāstīs, kas tad ir tās trešās paaudzes universitātes. Šodienas diskusijas mērķis ir pastāstīt, ko mēs jau šeit frontē esam, tā var izteikties, frontē jomā esam izdarījuši, saprast valsts, kā jūs savā pusē redzat senioru, kā jūs vērtējat to, ko mēs jau esam paveikuši, un kā jūs redzat, kā Latvija, kā senioru labklājības valsts, kādu ceļu varētu iet nākotnē, lai ieviestu trešās paaudzes universitātes arī Latvijā. Par to, kā universitātes senioriem ir attīstījušās pasaulē, tad sāksim no sākuma. Mums pastāstīs Iveta Cīrule, tad Iveta arī sevi stādīs priekšā, un Iveta ir viena no projektu vadošajām ekspertiem. Jā,
prieks šo te visu satikt. Mani sauc Iveta Cīrula, un man tas gods, un gribētu teikt, tiešām gods un arī prieks kopā ar mūsu komandu Latvijā virsīt ideju par 3. paudzes universitāšu sadarbības tīkla attīstību un par to, lai arī šīs senioru skolas, senioru universitātes, senioru akadēmijas, 3. paudzes universitātes, vienalga, kā mēs valstiski turpmāk šo fenomenu sauksim, bet lai šis viss attīstītos. Un tāpēc es arī gribu teikt sirsnīgi paldies komandai, kuri dara kopā šo darbu. Un varbūt pirmā galvenā ziņa, jo mums ir dota šodien tikai, teiksim tā, maksimums 10 minūtes, lai mēs pastāstītu, kas tas ir Jēkabpilī. Mēs gribētu teikt, ka 3. paudzes universitāte, ko pasaulē pazīst ar vārdu apzīmējumu U3A, angļu valodas University of Third Age, tas ir ļoti efektīvs un lēts rīks, lai mēs saglabātu un nodrošinātu gados vecākiem iedzīvotājiem tiešām šo te labklājību novecošanos un cīņpilnas vecumdienas. Šis ir pats būtiskākais. Un arī pārslēdzot savus slaidus, pat šodien atceramies, ka mums PVO vienmēr stāsta par veselīgu novecošanos, bet kas tad būtībā ir veselīga novecošanās? Mums ir apmierināts pamatvajadzības, mēs spējam mācīties attīstīties, tā būtiski ir Pasaules veselības organizācijas definīcija, to mēs neesam izdomājuši šeit projektu komandā. Mēs spējam būt mobili, iziet no savām mājām un iekļūt vietām, kur tas ir nepieciešams, ierobežot iespējām pārvietoties. Mēs veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem, jēgpilnas attiecības, un mēs arī sniedzam savu ieguldījumu sabiedrībā. Lūk, šis fenomens 3. paudzes universitāte būtībā mums nodrošina visus šīs kvalitatīvas kritērijus, kas ir noteikti arī Pasaules veselības organizācijas kontekstā. Un vienmēr ir jautājums, kā tas viss ir aizsācies. Mana kolēģe Tātad Iveta ir asociētā profesore Liepājas universitātē un arī doktors biznesa vadībā. Tā kā, jā, un vēl Iveta arī savā prezentācijā pieminēja, ka pašvaldībām tiešām ir ļoti liela nozīme, lai šīs 3. paudzes universitātes mēs Latvijā varētu gan iedzīvināt, gan arī turpināt attīstīt. Ja? Un tieši tāpēc arī patīkami, ka varam ministrija mums pievienojas. Bet runājot par to, zem kura, ka mums bija preses konferences projektu uzsākot, tad tā galvenā tēma, ko es teicu, ir jāsaprot, zem kura rūpīgā ministrijas spārna 3. paudzes universitātes Latvijā var atrasties. Ja? Un, tāpēc man ļoti liels prieks, ka šeit ir labklājības ministrija, un tādā labā līmenī pārstāvēt, un atklāšu noslēpumu, ka tā nav mūsu pirmā saruna. Ja? Ka šeit ir arī izglītības ministrijas pārstāve, un arī ar izglītības ministriju mums ir bijis viena tikšanās. Prieks, ka šeit ir arī pārresoru departaments, ja jūs tagad esat valsts kancelējā iekļauti, ja, un ka šeit ir arī pārstāvs no pārresoru sadarbības departamenta, jo iespējams, ka jūsu loma būs vēl tāda neatklāta, ja vēl līdz šim nav īsti apjausta, cik jūs varētu dot lielu pienesumu. Un, protams, arī ekonomikas ministrija, kur šodien mums nav pievienojušies, un būtībā arī par sudraba ekonomiku runājot, ja, tad arī viņiem kāds vārds būtu sakāms, varbūt ar pārresoru sadarbības departamentu. Bet dosim vārdu DRSU doktorante Tatjana Zamatova ar lielu pieredzi, kā senioru skolas veidot Latvijā, kā uzsākt šo darbību, jo Krāslavā bija pirmā senioru skola Latvijā. Un pēc tam šī kustība ir augusi. Šobrīd ir, kā Iveta teica, jāuzliek sliedes, lai šajā kustībā piedalās ne tikai nevalstiskais sektors, bet lai arī valsts saprot, kādā veidā to visu varētu atbalstīt. Un kamēr Tatjana runās, Zamatova, vēlētos šim galdiņam dot tādu uzdevumu, ja es drīkst komandēt valsts sektoru. Ja? Bet padomājiet par to, kā jūs šī brīža politikās redzat seniorus, kā viņi ir atspoguļot, varbūt kādos projektos, kādā veidā atbalstat, un par to, kā jūs redzat nākotnē, jo nevalstiskajā sektorā strādājot, jā, ir lietas, kurās mēs bieži kā nevalstiskie iebāžam savus degunus, jā,
caur memoranda padomi vai caur dažādām. Tas ir jūsu pusē. Visas, tās tos struktūra fondu finansējums, tagad arī elastības, tas finansējums, ko mēs no šīm rezervēm, ko jūs redzat, kā jūs varētu pielikt plecu šai kustībai. Tatjana, tev vārds. Paldies. Labdien visiem klātesošajiem! Mani sauc Tatjana Zamatova, un šodien es vairāk uzstāšos kā mūsu projekta vadoša eksperte un papildināšu šo informāciju. Paldies Īvētei par labu iesākumu un izsmēļošu prezentāciju, bet papildināšu šo informāciju. Man ir šodien divi uzdevumi. Pirmkārt, precizēt statistiku, kuru mēs parasti rādam mūsu slaidos, kad sākam runāt par šo projektu un liekam kā projekta kaut kādu pamatojumu. Ja? Un šodien es precizēšu šo informāciju, statistikas datus. Un tad nākamais uzdevums būs parādīt jums, ko mums iesaka, ko mums rekomendē starptautiskās organizācijas, kurās Latvijā piedalās kā dalībnieks. Lūdzu, slaidu. Jā, šī ir projekta konceptuāla schēma. Ja? Šī schēma sastāv no 3 daļām. Jūs redzat, ka sabiedrības novecošanās, tas ir process, kas ir mūsu projekta. Ar to varbūt par to ir sarežģītāk, bet, teiksim, iesaistoties arī dažādu veidu projektos, tie arī var palīdzēt to risināt. Bet manā ieskatās, nezinu, jums varbūt ir tāda dažāda pieredze. Man gribas izteikt arī, ka pašvaldības ir gan atsaucīgas. Dažādi ir, ja? Pašvaldības grib būt darīt pareizi, jo viņi zina, kas ir valsts kontrole, viennozīmīgi, jā. Arī ministrijas reizēm iebilst, dažādu normatīvu aktu saskaņošanā. Es sadzirdu jūs, it kā jau tās atlaides ir. Arī izglītības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām. Iespējams, ka varam runāt par lielākām vai vairāk atlaidēm. Šeit tur arī Labklājības ministrija vai izglītības varētu palīdzēt saistībā ar, tā kā jūs minējāt tieši 3. paudzes universitātes, ja tās ir, ja mēs viņu varētu jau nodefinēt kā tādu, ne tikai neformālu, bet daļēji formālu izglītību, varbūt tas varētu palīdzēt tieši tām 3. paudzes universitātēm attiecībā uz maksām, gan komunālajiem, gan telpu nomā. Varbūt mēs pie tā varētu pastrādāt. Es varbūt vēl pakomentēšu, ka projekta ietveros mums ir sagatavot arī stratēģiju, kādā veidā ievest šo 3. paudzes universitāšu modeli Latvijā. Un tur būs vairāki modeļi, iespējams ejot tā, kā Igauņi ir izdarījuši caur Tartu universitāti, kur viņiem nodarbību klāstā parādās programmas, kurām ir galā piesīts age. Tad tas ir seniori, un seniors piesakoties šajā programmā kļūst par pilntiesīgu studentu. Saņem studentu grāmatiņu, viņi no studentiem atšķir tikai tas, ka viņš nekārto eksāmenus un testus, bet viņa certifikātu izsniedz par apmeklējumu reižu skaitu. Tā kā viņi ir izdarījuši atrisinājuši. Kāds būs Latvijas modelis, par to mēs domājam mūsu pusē, un tāpēc ar jums šodien arī cenšamies. Paldies, bet priekšlikums katrā ziņā ļoti labs. Ja jūs man jautāt, noteikti arī atbalstīt šādu, ja ir universitātēm iespēja un iesaistīt tiešām seniorus apmācībās. Es jau domāju, ka šeit daudz klātesošie spētu ne tikai apmeklēt, bet arī nokārtot tos pārbaudas darbus vai eksāmenus, kas ir noslēgumā, lai būtu pavisam pilnvērtīgi studenti. Tā kā noteikti, man liekas, tas būtu atbalstāms un runājums ar universitātēm. Tur ir tikai maza tā nianse, kā valsts apmaksā šo pasniedzēju darbu. Ja tas ir tā līdzdalība, tas ir jārisina, ja tā ir līdzdalība esošajos jau šī brīža studentu kursos. Es nezinu, kāds ir tieši Tartu, droši vien tas ir arī atkarīgs, kādā veidā tas tiek organizēts, vai tikai senioriem, vai tur ir tikai līdzdalība, varbūt jau esošajās Pačukstēs šim modelim ir 14 gadi. Tas nav tāds jauns. Un Tartu universitāte, kā mēs zinām, viņi arī neļauj jaukties izglītības politikiem, diemžēl,
tā ir, jā. Tas varbūt gan labi, gan slikti. Jo viņi stāv uz piedestāla Tartu universitāte un valstī ir sabiedrībai nostāja. Ja tā teica universitāte, tad tas ir āmen. Tieši tā arī ir, jā, tā arī ir, jā. Nu, mums universitātes arī, tā, es tagad mazliet izglītības zinātnes ministrijas lauciņā ieeju, ja, bet mums universitātes arī zināmā mērā ir tā kā patstāvīgas pieņemt lēmumus un tā kā salīdzinoši neatkarīgas arī. Bet man jāsaka, ka mēs kā mūsu ministrija vairāk ar universitātēm šobrīd sadarbojamies digitālā jomā un tieši šobrīd ļoti aktīvi strādājam pie Nacionālā mākslīgā intelekta centra izveides. Tā kā mums ir tāds šobrīd, jā, arī vakar, gan ar Tehniskos universitātes, gan ar Latvijas universitātes rektoriem. Mums šobrīd tāds ļoti aktīvs posms. Mēs gribam, lai nākamā gada sākumā Latvijā darbojas Nacionālais mākslīgā intelekta centrs. Un te ir vēl viens plašs lauks apmācībās, kuri noteikti jāmācās arī senioriem. Mums arī šodien, kā reiz no rīta, bija tikšanās ar Kultīgas, jāsaka, atkal digitālo centru, un iepriekš ir bijis ar Cēsu. Un tur jau apmācības notiek senioriem arī mākslīgā intelekta. Mēs jūs dzirdējām, jā, paldies. Un pēdējais jautājums, vai jūs kā zem vārām redzat trešās paudzes universitātes? Nu, zināt, kā viens ir, ko es gribētu redzēt, bet man liekas, ka ja tā ir izglītība, tad tomēr tas būtu tikai vairāk zem izglītības un zinātnes ministrijas. Mēs varētu atbalstīt, mēs varētu pastimulēt pašvaldības, uzrunāt viņus, lai viņus aktīvāk atbalsta savās pašvaldībās, strādāt, kas ir mums tie vienotie centri, kur pieejas visiem, apmācības, kas ir mums, bet tomēr droši vien, ka tās trešās paudzes universitātes vairāk manā ieskatā būtu izglītības un zinātnes. Paldies par jūsu viedokli, jā. Un ja jums jāsteidz, varbūt ir kādi vēl tādi īsi jautājumi? Nav? Tad paņemiet lūdzu līdzi tur uz galda, jums ir speciāli mūsu projekta flairu bukletiņš. Paldies, jā, pastāvīgi paskatīties. Jā. Un ja ir laiks, protams, vēl būs paldies. Divos jautājumos, tātad es atgādināšu. Viens ir, kā jūs šobrīd redzat senioru savās dažādās politikās šobrīd, ja mēs, kā jūs cik vecu to senioru redzat, ja? Un varbūt ir kaut kādas ieceres, kā tas varētu būt nākotnē iezīmēt lielāku atbalstu novecojošai sabiedrībai, ja? Jo tā ir realitāte, no tā mēs nevaram izvairīties. Un, jā, vai jūs trešās paudzes universitātes ar savas pārīdēt? Jā, cienījamie seniori, dīvaini izrunāt šādu vārdu, jo man liekas, ka pati tā nemaz tālu no jums nestāv, bet patiesībā gribu teikt, ka šodien šeit sēžot un klausoties tās iepriekšējās prezentācijas, ir tāda ļoti patīkama sajūta, jo no jums tiešām strāvo tāda absolūta inteliģence un enerģija, kas varbūt mums vēl joprojām strādājot gan valsts pārvaldē, gan vispār atrodoties darba tirgu, nevienmēr ir tik varbūt tādā spēkā esoši, jo vienkārši tā ikdiena ir tiešām diezgan intensīva. Tiešām paldies, es sajūtu absolūti to tādu patīkamu enerģiju no jūsu puses. Par to, vai senioriem ir vieta izglītības sistēmā, protams, ka ir vieta viennozīmīgi, tāpēc, ka mēs runājot par pieaugušo izglītību neizslēdzam arī senioru, tāpēc, ka mūža izglītības definīcija jau pasaka izglītību tātad no piedzimšanas līdz mūža galam, līdz ar to seniors līdz mūža galam vēl nav aizgājis, protams, ja. Tā kā skaidrs, ka pieaugušo izglītības kontekstā jā, bet ja mēs runājam vispār par pieaugušo izglītību un par tieši tādā Latvijas kontekstā, tad es gribu teikt, ka mēs joprojām ejam tādu diezgan varbūt sarežģītu ceļu, jo pirmkārt runājot par to, vai seniori vai vispār pieaugušo izglītību kā mērķa auditorija, vienmēr ir tāda pilnīga izpratne par to, cik tas ir svarīgi un būtiski izglītoties arī pēc tāda formālās izglītības ceļa, un cik tas ir valstiski būtiski, jo šobrīd mēs zinām, ka patiesībā jau mēs pieaugušo izglītību vairāk vai mazāk finansējam no viena projekta uz nākamo projektu vai no viena plānošanas perioda uz nākamo. Līdz ar to
gribu teikt, ka tātad arī, teiksim, gan nodarbinātiem, gan bezdarbniekiem, gan pieaugušo mērķa auditorija tāda viena skaidra iezīmēta finansējuma no valsts budžeta nav. Ir atsevišķās nozarēs, bet un tādēļ varbūt arī līdz šim mēs neesam tā ļoti vienoti skatījušies uz sistēmu kopumā, tā skaitā mūža izglītību aptverot tādā vispārējā kontekstā. Bet jebkurā gadījumā es noteikti gribu teikt, ka šī vieta ir, un man liekas, liels paldies arī jums gan par to, ka jūs esat tik tālu jau izpētījuši un zināmā mērā arī dodat mums atbalstu. Es nezinu, vairāk teiktu gan domāšanas, varbūt virziena tādā pagriezienā, gan arī skatīties uz to kopējo kontekstu, bet jebkurā gadījumā arī piekrītu, ka tikā teikts, ka tas tomēr ir ļoti liela nozīme pašvaldībās. Ja? Tad kā pašvaldība skatās uz savu cilvēku resursu kopumā, uz visu kopējo iedzīvotāju. Un tas, ko mēs no Izglītības un zinātnes ministrijas puses šobrīd darām, proti mēs esam izveidojuši pieaugušo izglītības koordinātoru tīklu pašvaldībās. Un noteikti tas ir svarīgs cilvēks vai spēlētājs pašvaldībā, kuram būtu jābūt. Jums būtu jābūt zināmam, vai ja viņš vēl nav zināms, tad ir jāmeklē, bet mēs noteikti arī publicēsim tādu apskatu, kur tad šis koordinators ir atrodams un kur cilvēki var ar viņu komunicēt. Otra lieta, mēs arī šobrīd veidojam kartējumu, kur vispār kurā pašvaldībā, kurā tieši konkrēti vietā, kā arī Bērziņas kundze jau teica, par vienotu centru, tad šobrīd tāds vienots centrs vēl visur nav izveidots, un mēs kartējumā atzīmēsim, kur cilvēks var uzzināt par izglītības iespējām. Ja? Tātad īpaši par pieaugušo mērķa auditoriju, tā skaitā arī noteikti par senioru izglītības iespējām. Un ja mēs tad runājam par tādu vispār šo universitāšu lomu, jebkurā gadījumā es teiktu, ka tā ir vieta arī mūža izglītībai un arī senioru izglītībai. Mums ir arī augstskolās, neatkarīgi no tā, ka tās ir autonomas institūcijas, ir mūža izglītības centri, un tieši tur arī tad būtu droši vien jāpiedāvā šī iespēja arī mācīties senioriem. Tas ir mūsu uzdevums par to ar viņiem runāt, un mēs to noteikti arī darīsim un turpināsim attīstot pieaugušo izglītību kopumā par to, kur ir šī arī senioru vieta. Mums ir arī tātad ministrijas dibinātas profesionālās izglītības iestādes, kas nav katrā pašvaldībā, bet ir diezgan labs pārklājums visā Latvijā, reģionāli, un arī šeit noteikti ir iespējas apgūt dažādas prasmes, gan, lai būtu noderīgi, kā sudraba ekonomikā, ja tā tad arī iegūstot kādas papildu kvalifikācijas vai citas prasmes un būt arī noderīgi darba tirgū, bet noteikti arī principā vispār būt aktīvi, mācīties, apgūt dažādas prasmes, tā skaitā gan digitālās, gan arī mūsdienu dažādas prasmes, kas ir nepieciešamas, informācijas uztverei, filtrēšanai, kas ir nepieciešams zaļās ekonomikas attīstībai un tā tālāk. Un noteikti šeit ir vieta. Es tiešām varbūt gribu teikt, ka mēs šobrīd nevaram vairāk neko konkrēti pateikt, jo vairāk esam fokusējušies uz pieaugušo nodarbināto izglītošanu tādēļ, ka tas ir nepieciešams darba tirgum, bet es noteikti jums apsolu, ka pirmais darbs, kas ir atgriežoties ministrijā, atrast to vietu, kā mēs arī varam domāt par senioru izglītības vietu, pieaugušo izglītības kontekstā. Īpaši mēs šobrīd strādājam pie viena no projektiem, kas ir prasmju fondi, kurā mēs redzam, ka tas finansējuma avoti varētu būt no dažādām kabatām un dažādas atbildības, un iespējams, ka šajā kontekstā mēs arī varam atrast vietu, viennozīmīgi meklēt un atrast vietu arī senioru izglītībai. Tas būtu tas, ko es šobrīd varu apsolīt, jo patiešām tīri no tāda finansējuma viedokļa mēs neesam šo mērķu auditoriju tik ļoti cieši izskatījuši. Paldies, turēsim pie vārda, sadzirdējām jūs. Un
kā jau teicāt, darbībai nav, tas ir no projekta uz projektu, no plānošanas periodu uz plānošanas periodu. Mans ierosinājums, un es domāju, arī pārējie varētu pievienoties, jo šeit ir tādi, kas nevalstiskajās jau ar senioru mūžizglītību jau nodarbojas. Iespējams, ka IZM varētu pastīties un tieši pilnīgi atsevišķu projektu šim virzienam virzīt kā senioriem, kā mērķa auditorijā, tieši 3. paudzes universitāšu tīklu izveidēja Latvijā. Vēlējumam, ceļumaizei. Jā, paldies. Mēs, laikam, slikti stāstījām par to, kā stāsts par 3. paudzes universitātēm nav tikai par izglītību, bet arī par tieši tā. Par to, ka arī sociālais pīlārs ir ļoti svarīgs elements, uz kā šīs 3. paudzes universitātes un arī atcīmredzot tīkls, uz kura balstīties. Un šeit man jāvēršas pie nākamās mūsu mīļās ministrijas, jo, diemžēl jāsaka mīļās tāpēc, ka Portugālē, kas ir labklājības joma, ja, un arī citur īstenībā skatoties, mēs redzam, izglītība, bet tas tomēr vairāk ir par sociālo labklājību. Un izglītība ir varbūt tāpēc, lai attālinātu tās vecuma vainas, kura lielai daļai no senioriem, diemžēl dzīves nogalē mēdz piezakties. Ja? Tas ir par to, lai seniori nebūtu vientuļi un nesēdētu mājās, bet nāktu sabiedrībā. Kā mēs dzirdam, dažas senioru skolas, tā skaitā arī Jēkabpilī, strādā katru dienu. Ja? Tas ir pilnīgi dīvaini likās igauņiem, jo viņi stāstīja, ka viņi strādā, un arī mums likās dīvaini, viņi strādā 1 reizi mēnesī, ja? Caur Tartu universitāti. Tā kā diezgan liela tā atšķirība, un tas ir par stāsts, kā būs pie mums Latvijā. Ja? Bet sociālais pīlārs būs nenovērtējumi nozīmīgs, tāpēc došu vārdu kam? Parlamentāriem sekretāram Reinu Uzlai. Es arī aizmirstā. Nē, es īsi ietilšos, es drīzāk te jau... Jūs jau īsi runājat vienmēr. Cenšos. Jāsaka tiešām paldies gan Līdzdaugavas NVO centram un arī Lilitai par šo pasākumu organizēšanu. Es zinu, es gan nebiju, bet jūs esat pie ministrija arī bijuši šo jautājumu, arī runājuši pie mums ministrijā. Un nevienreiz vien, un arī Kalnās kundze regulāri sazināmies. Senioru organizācijas bijušas, bet es te, kāpēc šo lapiņu paņēmu par stereotipiem sabiedrībā, tur es arī pāris teikumus, bet tā īsumā, ja mēs skatāmies no labklājības jomas, tad labklājības jomas pārziņā tādi īsti pasākumi senioriem pēc 65 plus nav. Pārsteigti. Tas, kas ir labklājības ministrijas pārziņā, tā ir Nodarbinātības valsts aģentūra, un caur NVA, tad ir šie te iespēja, ir seniors meklēt pārkvalificēties darba iespējas, tāpat kā jebkuram citam, bet atsevišķa programma kā tāda senioriem nav izdalīta. Ir dažādas pārkvalifikācijas iespējas arī līdz 65, kā mēs minējam, no 50 līdz tad 65, kā tad cēl rokas, tad kas ir tas seniors un kurā kategorijā tad ir. Man jau patīk, ka mūžīgi jauns, bet to, ka mums ir jāieguldās mūsu esošajā darbspēkā, tas ir skaidrs, jo, diemžēl, vai nezinu, tā ir realitāte, gan Eiropā, gan Latvijā, mēs novecojam, demogrāfijas rādītāji arī nav spoži, es tad teiktu, drastiski. Līdz ar to ir jāieguldās esošajā darbspēkā un attīstībā. To, kur es redzu, un arī ministrijas un ministra ieskatā, tas visdrīzāk tiešām varētu būt izzems, jo, kā jau kolēģi minēja, ir šī mūža izglītības programma. Mums ir bijušas diskusijas, kurā ministrijā šī programma stāv, tas ir izzems, vai tas ir LMS vai kaut kas cits, bet pagaidām ir tā, kā ir. Un tur, kur ir mūža izglītība, tas ir izglītības ministrijas jautājums. Bet te jau arī to, ko no labklājības ministrijas mēs esam izdarījuši, jo pagājušajā nedēļā bija vēsturiski pirmā diena, kad notika brīvprātīgo konsultatīvā padome, tā kā arī beidzot pēc 10 gadu pārtraukumu, tad, kad es pirmoreiz biju parlamentārais sekretārs, bija 14. gadā šo te likumu likums tika pieņemts, bet 10 gadu mētājās, kur pakļautībā tad brīvprātīgo kustība ir, tas ir SIFS, izums, ekonomikas ministrija vēl izskanēja. Labklājības ministrija, tā kā šī te politikas turētāja labklājības ministrija, mums bija pagājušajā nedēļā arī konsultatīva padomu sēde. Šī ir tāda platforma, manuprāt, kur tiešām
iespēja robežos senioriem, ir iespēja savu pieredzi, zināšanas un sniegt dažādu aktivitāšu veikšanā. Man ir šo te lapiņu, kāpēc es paņēmu, es jau gan biju izstudējis tās visas lapiņas jau iepriekš, bijāt man uzdāvinājuši, bet par tiem stereotipiem, ka tur visi seniori ir vienādi, viņi nav glīti, finansiāli atkarīgi, slikta veselība, tam nav pierādījumi. Tam nav pierādījumi, protams, gadu gājumi ejot veselības problēmas un viss pasatinās, bet tam nav pierādījumi, ka seniori tiešām tādi ir. Ir ļoti daudz, un noteikti šī auditorija ir tā aktīvi seniori, inteliģenti seniori, un arī, kad bija senioru federācijas padomas sēde, principā tādi trīs tādi pīlāri izskanēja. Viens tiešām ir pašvaldības, tur ir digitalizācijas iespējas, viss, kas ap to skaņo, es zinu, un mēs ar ASU esam arī runājuši par to, ka senioriem varbūt pietrūkst šīs digitalizācijas prasmes, bet šeit nav varbūt stāsts par to, ka iet www.delfi.lv, bet e-paraksts, kā ar banku lietoties, un noteikti arī ar Lilitu mēs vēl runāsim par šo te, tā kā man ir iespēja, es pats strādājis vēl LVRTC, bet varbūt norganizēt šīs te e-parakstu apmācības, kas senioriem varbūt to visu var runāt un domāt. Tad ir, protams, veselības bloks, un tad ir labklājības bloks un izglītības bloks, un tad šie tie bloki tur kopā. Nu, varbūt, jā, to, ko vēl varu pateikt, un Imants ir kārtīgi pastrādājis, mēs sniegsim līdz novembra beigām uz Norvēģi instrumentu. Attiecīgi finanšu ministri izvērtēs. Protams, mums ir vajadzīga kaut kāda cipari, lai saprastu, kas ir tās vajadzības, bet tā doma ir pieprasīt finansējumu. Tas nav atkal stabils valsts finansējums, bet projekts kārtējais, kurā gadījumā. Bet varbūt vajag pilotēt. Varbūt. Es jau vienmēr saku, ka apmaiņas ministrija tumpiņš kā būtu naudiņas, visas iniciatīvas atbalstītu. Bet jā, tas ir tas, ko mēs iesniegsim līdz novembra beigām, skatīsimies, ko mēs tur varam likt. Noteikti jāstrādā arī tādā reģiona ietveros, jo jums jau ir 8 šīs filiāls par visu Latviju, un tas ir svarīgi, jo tieši tā gan vecuma struktūra Pierīgā, gan reģionos ir ļoti atšķirīga. Un arī iespējas reģionos bieži tas pats internets, biblioteks vispāries ir ierobežotāks nekā tas Rīgā, Pierīgā. Līdz ar to, protams, konsultējoties ar jums, ar senioru organizācijām, Imants ar droši vien jums vēl sazināsies, mēs sapratīsim, ko mēs tur varam ielikt. Tas, protams, ir finanšu ministrijas rīkots, nevar apsolīt, ka mēs viņu dabūsim, ka mēs centīsimies un mēs uz viņu sniegsim. Jā, mēs jūs dzirdējām, paldies. Ceru, ka mēs arī reģionos tieši tā, nav tikai tā, ka Rīgā ir seniori, mēs diezgan labā spektrā esam, un nav jau tikai tā, ka 8 vietās Latvijā. Šeit būtu mums vēl vismaz 2 vēl ir, kas vēlas pievienoties projektam, jā, tā kā tur noteikti ir vairāk. Tad, kad ir 119 novadu Latvijā, es biju katrā novadā, līdz ar to es zinu, kāda ir tā reāla situācija. Nevis no Rīgas gudri komandēt un stāstīt, bet tiešām svarīgi aizbraukt uz vietas un saprast, ka tur ir tas ļoti svarīgi. Vēl ko es gribēju iekomentēt, un varbūt arī atbildēsiet ar kādu komentāru. Trešās paudzes universitātes un tāda sociālā labklājība vecumdienās, tā tēma Latvijā īstenībā skan ne tikai senioros. Ja? Un jūs to noteikti visi ļoti labi zinat, jo katram mums ir vecāki. Ja? Un tas nosaka to kopējo noskaņojumu sabiedrībā, jo jaunie cilvēki arī skatās un vēro, kā valsts attiecās pret cilvēkiem, kas ir tajā senioru vecumā. Un viņi to tin uz ūsām, ja tā var izteikties. Viņi to ņem vērā, tad mani gaida arī nekas labāks. Latvijā mēs tādi īpaši optimisti neesam. Un es gribēju pateikt, ka tā labvēlīgā attieksme, ka valsts sargā, atbalsta savus iedzīvotājus senioru vecumā, arī šādas iniciatīvas kā mūsu projektā dod signālu ne tikai senioriem, bet arī tie, kuri ir tajā darba spējīgā vecumā, jo es sadzirdēju, ka mēs tā kā jāieguldās tajā, kas, teiksim, ir tas darba spējīgais vecums, bet mēs vēl varētu parunāt arī par sudraba ekonomiku, jā, kā arī seniori bieži vien savu uzņēmēju darbību var nodibināt. Un tas ir tāds signāls, kas dod arī tai paaudzei to apsvērumu, kā būs manās vecumdienās. Un to tā kā nevajadzētu aizmirst, kad pirmī teicāt, ka jāieguldās ir tajos darba spējīgajā vecumā. Un arī caur NVA arī seniors īstenībā nemaz tik ļoti daudz iespēju nevar saņemt. Vai ne? Jo ir 65, tā kā tieši tā, un arī jāizvēlas NVA ierēdņiem, teiksim tā,
vai atbalstīt, teiksim, tur ar uzņēmēju darbības grantu un visu to skološanu cilvēku darbspējīgā vecumā vai senioru, kurš ir kā darba meklētājs iestājies. Es domāju, ka vairumā gadījumu tomēr izvēle ir par labu pirmajam variantam. Ja? Un tāpēc es vienkārši lūgtu godāt un cienīt seniorus, jo par to redz un zina arī jaunākie, un ne tikai bērni, bet arī tie cilvēki, kas mūsu valstī ir tai darbspējīgajā vecumā. Varbūt mazliet dokumentēt, protams, mēs cienam un godam seniorus, un te nevar runa būt par necieņu un vispārējais. Darbspējīgā vecumā tas ir domāts tā, ka seniors, kad ir sasniedz šo te pensiju, mums Eiropas struktūra fonda nepiedāvā šo te 65 dažādas papildus programmas. Līdz ar to senioram ir tieši tāds pašs iespējas, kā šeit man vai jebkuram attiecīgi citam tieši kaut kādas apmācības, pārkvalifikācijas un kaut kādas tādas lietas, bet speciāls programmas tam visam nav. Jā, pie tās atziņas arī laikam jāpaliek, ka speciālas programmas tādas nav. Jā, Eiropas struktūra fonda nepiedāvā, un mēs jau nevaram, jo NVA pārsvarā visas šīs apmācības un visi projekti iet ar struktūra fondiem. Mums arī nav, mums ir izdalīts, un tad mēs viņus apgūstam. Pašam kā budžets tāds NVA nav. Cienījamies parlamentārais sekretārs, kā jūs skatāties uz to, ka NVO, kas ir ne valdības organizācijas, nevis NVA, bet NVO, ka mēs varētu būt nozīmīgi spēlētāji šai trešās paaudzes universitāšu tīklu ieviešanā un arī kustināšanā Latvijā? Es ļoti atbalstu, es vienmēr teicu, kā piemēram, ka man pašam ir sociālais uzņēmums, kurš caur fiziskām aktivitātēm integrē cilvēks ar redzes un dzirdes traucējumiem. Es vienmēr teicu, ka nebija arī likumus pieņemt bez konsultēšanās ar nevalstisko sektoru. Tie ir tie, kas dara, viņi ir uz vietas, viņi labāk zina. Tāpat, pieņemsim, ja jautājums par cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tu prasīs viņiem, kā viņi to jūt, tāpat vai dzirdes, vai tāpat kā jums šeit, taisot šo te projektu ar senioru skolām, jums ir pieredze, jūs esat izgājis cauri, jums ir ārvalstu pieredze, loģiski jūs būsiet zinošāki nekā, pieņemsim, mēs ministrijā. Un kā valsts to savu plecu tam varētu pielikt? Mums ir dažas programmas ar NVO, mazu finansējumu, ko mēs jau tagad to darām. Mums ir deleģējuma līguma, tas vairāk cilvēkiem ar invaliditāti, kur mēs uzticam viņiem šos te visus darīt. Līdz ar to šeit ir varbūt jāpadomā. Es sapratu, šis varētu apsvērt, tas trakākais tiešām ir, nevienmēr izsaka naudu, bet šis ir tas stāsts, no atbalstam ir vajadzīgs alga, iespējams ir jāsamaksā, degvielas kompensācijas vai pierādziņi ir jānodrošina. Un, diemžēl, Labklājības ministrijā tā sava tumbačka nav, kur pasmelties un iedot. Es arī gribētu. Labi, paldies jums. Jā. Vai Imantam Lipskim arī ir kaut kas sakāms, piebilstams, komentējams? Tā, es varu tikai piebilst no tāda, es skatos no tā darba tirgus politikas viedokļa, pārstāvu darba tirgus politikas departamentu, un, protams, mums ir, es gribētu teikt, vairākas lietas. Viens no tiem projektiem, kas ir tāds preventīvs, kas nav varbūt tā burtiski uz senioriem, bet, lai sagatavotos tā cienīgai senioritātei, to darba dzīvi pabeigt līdz tiem 65 gadiem, mums ir tāds projekts, veselīga darba mūža. Tātad ilgāka un labāka darba mūža veicināšana, tas nozīmē jau no 45+. Tas nenozīmē, ka mēs tagad par 45+ visu jau par senioriem uzskatīsim, bet saprotam, ka vairākus gadus iepriekš, pirms tā senioritātes vajag jau preventīvi, tā sakot, normāli sagatavoties, un tieši tāpēc caur šo projektu, kas ies caur NVA, tiks atbalstīti darba devēji un cilvēki individuāli strādājošie, lai šīs darbvietas pielāgotu, lai tur, lai nepazaudētu tās savas darbspējas un to veselību, nesačakrēt līdz galam, varētu normāli, tā sakot, šo darba dzīvi arī pavadīt pēdējos darba dzīves līdz tai senioritātei, tos pirmspensijas gadus. Bet, agrāk mums bija doma 50+, tagad mēs esam atvilkuši atpakaļ jau 45+. Kā saka, jo ātrāk sāks ar preventīvo darbu, jo ātrāk atbalstīs cilvēku, jo varbūt, kā saka, labāk arī sagaidīs to senioritāti. Un tad, kā saka, ja jau tika pieminēti tie projekti, diemžēl tā ir, ka dzīvojam no projekta uz projektu bieži vien, bet, tad mums tā būtu tas priekšlikums par 2 projektiem. Tad, kā saka, jau senioru, kā saka, tajā senioritātes vecumā par brīvprātīgo darbu, ko mēs plānojam pieteikt tādu arī, kur NVO būtu tie labuma saņēmēji, kas tālāk iesaistītu savus biedrus un to labumu dotu savu brīvprātīgo darbu. Mūsu tas sapnis ir izveidot brīvprātīgā darba NVO fondu,
Tā sakot, tur mēs pie tā strādājam, kā saka, arī uz donoriem, ja būs iedos naudu, tā sakot, būs ikgadējs finansējums, cerams būs, ja donori piekritīs. Un par šīm senioru skolām tā saucamajām, tā sakot, mēs varētu būt tādā varbūt starposmā, mēs arī šo ideju pieteiksim uz Finanšu ministriju, līdz tam brīdim, kamēr varbūt kolēģi no Izglītības ministrijas kā mūžattīstības tādu pastāvīgu politiku iestrādās ar varbūt kādu pastāvīgu arī fondos finansējumu, bet šobrīd mēs varētu pieteikt uz šo tā saucamo Norvēģu fondu, kur nākamnedēļ ir termiņš pieteikt idejas, šo senioru skolu ideju pieteikt, lai vismaz būtu kāds nākamais pārējais periods, jo pēc šī jaukā projekta, atvesaļošanas fonda, kā saka, kaut kādai pēcticībai jābūt, lai ideja neapsīst. Turēsim īšus, lai mums tas izdodās. Paldies. Pārsvaru departaments, lūdzu glābiet zem kādas ministrijas, varbūt jūs varat to kaut kā savākt kopā un pateikt, kā tad mēs tās trešās paudzes universitātes varam Latvijā ieviest un attīstīt. Daudz esam dzirdējuši, varbūt jūs arī šādi ideja. Tiešām ļoti daudz laba un tādi ļoti vērtīgi ceļavārdi jau izskanējuši šajā pēcpusdienā saistībā ar trešās paudzes universitātēm. Man kā otrās paudzes universitātes absolventam laikam liekas, ka mācīšanās jau ir tas, kas īstenībā motivē, liek piecelties no rīta, liek zobratiem griezties arī vakarā un tam līdzīgi. Tā viennozīmīgi ir ļoti, ļoti pozitīvi vērtējama lieta, lai kā mēs to nosauktu. No valsts kancelējas skatu punkta, tā droši vien nebūs īstā adrese, kur rast mājvietas, teiksim, tādam projektam kā šis, jo tam drīzāk būtu jāatrod, šķiet tāda tiešām, resoriski atbilstoša adrese. Tas, ko es varbūt aicinātu aizdomāties, ir, kā mēs zināsim, ka šis projekts ir izdevies. Kam ir jānotiek tādam, kādiem rādītājiem varbūt būtu jābūt sasniegtiem, lai šis būtu uzskatāms par tā vai citādi, bet veiksmes stāstu. Un valsts kancelējā pēdējā laikā mēs arvien lielāku uzmanību pievēršam dažādiem mērāmiem rādītājiem. Ļoti svarīgs process arī, protams, ir to noteikšana kā tāda, kā mēs līdz tam nonākam. Bet tās divas lietas, varbūt, kas man šobrīd nāk prātā, ko varbūt ieguldīt pamatos šim projektam šobrīd ir tādas, kas sakņojas arī tajā nacionālā attīstības plānā, ko Cīrulis kundze pieminēja un daudz kur citur, ir tie veselīgi nodzīvotie mūža gadi. Un Latvijā tas rādītājs ir salīdzinoši zems, te ir ļoti, ļoti liela iespēja to pozitīvi ietekmēt, sekmēt. Un ļoti jācer, ka tieši šis zemais rādītājs Latvijā varbūt ir tikai tāpēc, ka mums šāds projekts vēl nav. Bet, piemēram, Lietuvā, Igaunijā un citviet tāds ir. Tas ir viens tāds, kas man nāk prātā. Tos ciparus droši vien, ja interesēs, varēsiet atrast paši, apskatīties, bet tas ir viens no mūsu nacionāla attīstības plāna tādiem pamatrādītājiem. Vēl viens, ko valsts kancelēja īpaši gribētu izcelt šeit, ir lai cik skarbi tas neskanētu, bet ārējie nāves cēloņi cilvēkiem vecumā. Viena lieta ir paškaitējums, kas ir ļoti nopietns faktors tieši šajā. Otrs ir kritieni. Varbūt šis universitātes modelis atļauj arī kaut kādu sporta vai kaut ko tam līdzīgu, kaut ko kustībās balstītu, tādu nostiprinošu. Es atceros, es studēju šīs otrās paudzes universitātēs, mums tur bija obligāti šādi pasākumi. Ja? Tā ir viena lieta, kas nāk prātā, bet par šiem rādītājiem domājot. Faktiski jau, laikam, universitāte, es nezinu, kā tas notiks projektā konkrēti, vai tie būs kursi vai kā, bet vienmēr ir tāda kā maza kopiena, vienmēr ir tāda maza aktīvistu grupa, kas pieskata viens otru, kas neļauj pavadīt dienu bez telefona zvana, bez uzmundrinājuma un tam līdzīgi. Man liekas, ka šī trešās paudzes universitāte jau ir ļoti, ļoti labs tāds kopienas pamats, lai ap to būvētu gan cilvēciskās attiecības, draudzīgās attiecības arī šajā vecumā. Zālē es redzu ļoti maz kungus, bet man liekas, ka arī tur tā iespēja ir iesaistīties, piedalīties un noteikti arī sekmīgi absolvēt diplomas pēc
paveikšanas droši vien kaut kas ļoti vērtīgs. Tas, kur mēs liktu skatu uz nākotni, man nāk prātā uzreiz divas lietas. Viena ir esošo attīstības plānošanas dokumentu izvērtējums, un vienam tam dokumentam, kas tie tika piesaukts, tas Nacionālais attīstības plāns, tam pienāks gan vidusposma izvērtējums, gan arī gala izvērtējums. Un tie ir tādi labi pieturas punkti, kuros ielikt idejas par to, kā mēs gribētu redzēt senioru jautājumus iekļautus politikas plānošanas dokumentos nākotnē. Vēl, kas nāk prātā, ir nākamie šie attīstības plānošanas dokumenti, kas ir gan Nacionālais attīstības plāns nākamajiem posmiem no 28. līdz 35. gadam, šobrīd redzam viņu tā, gan arī šī te ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2050. gadam, un arī tur esam jau uzsākuši priekšdarbus. Veselīgi nodzīvotie mūža gadi, šie te ārējie nāves cēloņi, noteikti vēl kādi citi rādītāji tur iet iekšā, bet varbūt parafraktējot to, kas ir izskanējis šeit, seniora pozīcija politikas plānošanas dokumentos, kāds īpašs tiesību akts, tam tad noteikti būtu vieta stakņojoties jau šajos nākotnes dokumentos. Tā kā, labs darbs, kas šodien būs padarīts, bet ar skatu arī nākotnē neaizmirstot par tām iespējām, kas noteikti ir jāizmanto. Jā, paldies. Jūs tagad zināt, kas ir UTIS vai ne? Tāpat kā pārējie. Tā kā mūsu uzdevums ir šo tēmu uzlikt galdā un turēt karsti, lai jūs par to domāt un runāt. Un tāpēc liels paldies par senioru pozīciju nākamajos plānošanas dokumentos, jo seniori ir mūsu nākotne. Mūsu negribās šantažēt, bet diemžēl tas ir. Tas būs. Un jaunieši neizbēgami. Jā. Paldies par idejām un, nezinu, ja mēs tā īsti to savu paspāru neatradīsim, gan jau, ka mēs tomēr arī tie jums pacietināsim vēlreiz. Gaidīsim vēlreiz, paldies. Labi, paldies. Un kultūras ministrija Ligmita aizmirsīs no savu, jūs esat klātesoši, bet ļoti labi, ka esat klātesoši, jo mēs parunājam arī ar kultūras ministriju, mums pieņēma arī pat ministri bija ar savu padomnieci, un izrādās arī kultūras ministrijā ir ko piedāvāt senioriem, un tad jums arī līdz ar šiem diviem jautājumiem, kā jūs šobrīd redzat senioru un kā jūs varbūt nākotnē, un ko jūs tam trešās paudzes universitātē? Jā, liels paldies par iespēju šeit būt. Gribu pateikties Kalnais kundzei par uzaicinājumu. Un, kā kultūras ministrija redz senioru? Viennozīmīgi senioriem kultūras ministrijā ir vieta visās trijās mūsu galvenajās politikās, kas ir kultūras politika, kas ir mēdīju politika un kas ir sabiedrības integrācijas politika. Tā kā es pati pārstāvu sabiedrības integrācijas departamentu, tad vairāk, protams, pievērsīšos sev tuvākajai tēmai un nedaudz varbūt tās paturpinot arī kolēģi Kasparu teikto par politikas plānošanas dokumentiem, es atgriezīšos nedaudz pagātnē. Jo šobrīd spēkā ir saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes no 21. līdz 27. gadam. Bet, lai pie šīm pamatnostādnēm mēs nonāktu, mēs pirmkārt veicām pētījumu, izvērtējām iepriekšējo periodu, un pēc tam mēs devāmies reģionālajās diskusijās katrā Latvijas reģionā uzrunāt sabiedrību par to, kā sabiedrība saredz, kā būtu jāatspoguļo pasākumi un mērķi mūsu politikā. Un tas, ko pateica gan pētnieki, gan arī reģionālo diskusiju dalībnieki, ir tas, ka nevajag dalīt kategorijās dalībniekus. Vajag rīkot iekļaujošus pasākumus, lai tie ir pieejami ikvienam. Un tas ir arī mūsu politikas tāds caurvījošais elements, ko mēs saucam par iekļaujošu līdzdalību. Tātad paredzot to, ka ik viens pasākums ir paredzēts jebkuram Latvijas iedzīvotājam, neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības un citām
atšķirīgām iezīmēm. Mazs komentārs no mūsu galdiņa. Kas tev visiem? Iespējams, pārvērtējot tagad šo dokumentu, mēs nonāksim atpakaļ pie tā, ka tomēr ir vajadzīgi konkrēti pasākumi konkrētām mērķu grupām. Te gan gribu teikt, ka mūsu kolēģi mediju politikas nodaļā īsteno mediju pratības mācības tieši senioru grupām. Un te gribu teikt, ka tiešām senioru kopiena stāv rindās, lai nokļūtu uz šīm mācībām. Ir ļoti ieinteresēti uzdot daudz jautājumus pasniedzējiem, kas liek domāt par to, ka jūs tiešām esat ļoti, ļoti aktīva kopiena, kas ļoti vēlas apgūt jaunas zināšanas un iekļauties mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē. Tāpat gribu arī teikt, ka, lai arī mēs Sabiedrības integrācijas departamentā ļoti daudz strādājam ar NVO sektoru, man ir liels prieks redzēt arī ļoti daudzās programmās, kur NVO piedalās kā projektu iesniedzēji tieši senioru biedrību iesniegtos projektu pieteikumus. Man ir tiešām jāsaka, ka jūs ejat līdzi laikam un spējat iesniegt vienlīdz kvalitatīvus pieteikumus ar jauniešu organizācijām. Un viennozīmīgi šī te senioru skolu ideja ir atbalstāma un turpināma, bet jā, par to pareizo adresi, tad acīm redzot, vēl ir jāvienojās. Jā, labi, paldies. Dzirdējām, ka arī jūs tā kā zem savas pārunās nesarat, bet gatavi sarunāties. Paldies par to. Iveta Cīrula teica, man būs viens komentārs. Viens komentārs. Liels paldies par šo tēzi par iekļaujošu vispār attieksmi kopumā, jo Portugāles modelis ir sekojošs, ka seniori, ja 3. paudzes universitātes ir pieejams īpaši personām, kuras jau ir devušās atpūtā pēc aktīvām darba gaitām, bet var pievienoties ik viens, kurš jūtās līdzdalīgs. Un tikai Latvijas piemērs mums jau arī ir jaunāki nekā senioru vecuma dalībnieki. Piemērs no Malpils. 19. gadā mums pievienojās Malpils grupā studente, kurai bija tajā brīdī 46 gadi, jo neviens viņu negribēja ņemt pie jauniešiem, un kā viņa teica, es eju pie veciešiem. Ja? Bet viņi tik labi integrējās. Šis ir tāds koncepts arī pasaulē, ja tu jūties piederīgs 3. paudzes universitātē, neatkarīgi no vecuma, tu drīksti pievienoties. Ir valstis, kuras ir ļoti diskriminējošas pēc vecuma, piemēram, mēs zinām kaut vai kaimiņos vai Polijā, tikai tad, ja tev ir 55 vai 65, un tikai tad tu drīksti 1 gadu mācīties. Mēs vairāk skatāmies arī Latvijas kontekstā tā diezgan lokani, ja fleksibli šo modeli, un mēs atceramies jauno tendenci iekļaujošu izglītību un arī sabiedrība. Ja? Tā kā sirsnīgs paldies! Paldies! Nu tad laiks pāriet laikam pie tās reālās dzīves, bet pirms dot pastāstīt, kurš tad teica pāris, Kaspars laikam Kravīnskis teica, darētu iekļaut tās fiziskās aktivitātes, Kuldīgas senioru skolai, jebkurai iedodiet tikai vārdu, viņums par basēniem, nūjošanu, rakšanu ar lāpstām tā tālāk pastāstīs. Bet pirms viņiem iedot vārdu, ja, es gribētu nama saimniecei izjautāt, kā jūs Rīgā redzat? Mēs atceramies, ka seniori dzīvo arī citur Latvijā, ne tikai Rīgā, bet Rīgā arī diezgan daudz seniori, ja? Kā mēs arī redzam, Latvijas senioru kopiena aktīvi darbojās. Ja? Kā jūs redzat senioru un vai jums ir kaut kādi plāni, kā jūs vairāk viņus vēl savā darbībā iesaistīt, bet atgādinu lifta runa? Jā, labi, paldies. Kā mēs Rīgā redzam seniorus? Mēs ļoti labi viņus redzam, un mēs šeit NVO namā viņus labprāt arī redzam un aicinam. Mums ir lifts tagad jau, pāris gadus tik ierīkots, un gan seniori, gan cilvēki ar kustību traucējumiem vai jaunās māmiņas, te ļoti labi var mūsu telpas apmeklēt. Un vēl es gribu teikt, ka mēs NVO nams arī regulāri rīkojam seminārus,
kuros mēs aicinām piedalīties nevalstiskās organizācijas, bet tostarp arī seniorus pārstāvošas nevalstiskās organizācijas ir aicinātas pie mums mācīties, lai attīstītu savu organizāciju darbību. Mēs arī jau tradicionāli katru gadu rīkojam NVO tīkošanās pasākumu Senioru diena, kurā mēs aicinām kopā vairākas nevalstiskās organizācijas, kurās darbojās seniori vai kuras apvieno seniorus. Mēs tādas rīkojam un aicinām ikvienu senioru tajās piedalīties vienalga, vai viņš ir rīdzinieks, vai viņš dzīvo ārpus Rīgas. Un vēl pats galvenais, mums ir telpas, kā jau ministres kundze savā runā teica, pašvaldības varētu atbalstīt seniorus caur telpām. Mums ir telpas, un mēs laipni lūdzam, nāciet pie mums, izmantojiet. Jā, Rīgas pašvaldībai ir telpas, un mēs labprāt seniorus un senioru organizācijas gaidām pie mums šeit. Ierika ielā šeit. Un vēl mums ir 6 vietas Rīgā, kur nevalstiskās organizācijas, tai tostarp senioru nevalstiskās organizācijas, var izmantot bez maksas. Tā kā droši izsolat kaut kādas telpas, tur ļoti interesants aktivitātes apsaimniekošanā. Tas cits. Jā, nē, tas cits stāsts. Pusē, un lai iedot to skaidro priekšstatu, kā tad šobrīd tās senioru skolas Latvijā darbojas, mēs esam uzrunājuši ar lifta runu teikt arī 3 pārstāvus no senioru skolām Latvijā, un kā pirmā jums Ruta Orlova no Kuldīgas, vairāk kārt pieminētās senioru skolas, pastāstīs par to ikdienu tādā īsā retrospekcijā, krāsainā. Rutai vārds, lūdzu. Labdien! Tātad pārstāvu Kuldīgas senioru skolu. Par mūsu tapšanu jau jūs tā kā dzirdējāt, neatkārtošos, lai nekavētu laiku. Es esmu izdrukājusi novembra mēneša darba plānu un nolikusi jums apskatīšanai, tātad cik spraiga mums ir nedēļa, cik noslogota ir katra diena. Un šeit man arī ir pēdējās aptaujas rezultāti, senioriem pajautājot, kā viņš Arī uz citām vietām Latvijā, un īpaši uz Kuldīgu, jo Kuldīgā, kā visi saka, ka es atļaušos neapvainojos Ruta, bet ka Ruta ir drusciņi traka, jo pie viņas nodarbības notiek katru dienu, atliek tikai izvēlēties. Drusciņi cits stils, iedosim no cita Latvijas reģiona, jūsu to ieskati ir Ikšķilē. Sanita Bertmane, pastāstīs īsos slaidos, kā viņi strādā, un tur tiešām drusciņi cits piegājiens, jo Sanita ir arī tas cilvēks, kas sevi identificē kā senioru skolas dalībnieku. Lilita? Jā. Līdz beigās ar video. Labi, ok. Sanita var, paldies. Tad Sanita runā, jā? Es ātri. Kārtīgi drusciņas. Es ātri. Labdien, mani sauc Sanita Bertmane, esmu viena no Ikšķilas senioru skolas dibinātājiem. Un sākšu ar tādu provokatīvu apgalvojumu. Visi grib dzīvot ilgi un laimīgi, bet kā te arī izskanēja, būt mūžīgi jauni. Vai neviens negrib būt vecs? Un to neapgalvoju es, bet šie puiši, kas visiem pazīstamā dziesmā, kad arī par to dzied, un kas tomēr arī atspoguļo sabiedrības nostāju. Un nereti vecums, nākamais, asociējas ar slimību, vientulību, nevarēšanu, skolas studenti, dalībnieki, es nezinu, akadēmiķi, un viņi aplaudēja un teica, ka ir apmierināti. Tā ir? Jā. Ļoti īsi. Mums aizmugurē būs kustīgās bildes. Mēs esam Latvijas senioru kopiena apvienība, tātad kā nosaukums apvienība, senioru kopiena apvienība, dibināta 2017. gadā. Un jau tūlīt 2020. gadā mums veidojās tādi sarunu klubi.
Tātad nodarbības, lekcijas, praktiskās dažādas meistarklases, arī arī digitālas zināšanas. Un mēs 2022. gadā nolēmām, ka tā ir jābūt drusku tāda sistemātiska lieta un nosaucām, ka mums ir Latvijas senioru kopienas apvienības senioru skola Rīgā. Tātad no 2022. gada rakstījām dažādas projektus un dabūjām arī dažādas atbalstu un finansējumu, lai mēs šīs senioru skolas varētu notikt. Ja es iemetīšu vienu to tādu lietu, es zinu, ka bieži vien par naudu ir runāts, mēs naudu piesaistām no mūsu ziedotāji, kas mums ir ļoti labs, stabils vairākas gadus jau, no projektiem dažādiem, un mūsu dalībnieki nemaksā. Tā ir? Ir. Jā. Un tā, es gribu pateikt, tad mēs izveidojām šo senioru skolu, valde tā lēma, vēl mums viņa nav izveidot kā struktūra vienība, bet tā būs, mēs esam ceļā uz to ar visiem nolikumiem, bet vadītāji, senioru skolas vadītāji ir Liesma Neipreis. Viņi par to stāstīs tālāk. Es gribu iepazīstināt ar ļoti simpātisku kundzi, kas ļoti daudz dara un ļoti daudz mācās pie mums. Tā ir Marija Kalmeja un ļoti liels mūsu senioru skolas organizētājs un darbinieks ir no Svētās ģimenes mājas arī cilvēks. Tātad Dzintra Bušmaņa. Lūdzu, jums vārds un runājums. Paldies visiem, protams, arī visām amatpersonām, kas ir atnākušas un gribēja uzklausīt mūsu domas un arī, cik es sadzirdēju, ja tas tā notiks, ka arī turpmākajos plānošanas dokumentos tiks iekļauts kaut kas, kas virzīs šo senioru skolu vai universitāšu attīstību. Bet nedaudz atkāpjoties, man jāsaka liels paldies Ivetai, jo tad, kad es 7 gadus atpakaļ aizgāju pensijā, protams, ka es vienu gadu tur tā pavaļojos, šo to padarīju, un pēkšņi internetā atrodu, ka Iveta ir nodibinājusi senioru universitāti, un variet iedomāties, nodarbības notika šajā ēkā. Iveta, paldies! Protams, ka Covid un viss daudz ko izjauca, bet dzīve atkal piespēlēja citas iespējas, un kā vienmēr jāsaka, ka tad, kad Dievs tev noliek pretī iespēju, neej pāri, bet paņem un izmanto. Es nerunāšu par mūsu skolu ļoti daudz, tāpēc, ka es esmu pateicīga visiem tiem, kas ir šeit un kas nāk pie mums, jo mēs esam vienmēr ap 50. Mūsu telpa ir mīļa, maza, mūs mīļi uzņem un sagaida ģimenes mājas ļaudis, un katrs ir ļoti gaidīts. Un tas ir pirmā atslēga, ko mēs esam atslēguši, tā ir piederība. Katrs senioru skolas mūsu klausītājs jūtas piederīgs. Mēs vienmēr priecājamies par katru, kurš atnāk, ar katru parunājamies, un katrs mīļi tiek sagaidīts. Nākošā mūsu atslēga ir līdzdalība. Nav tā, ka viņa atnāk un sēž kā baravikas. Viņi visi darbojās, visi brauc ekskursijās, klausās lekcijas, uzdot mums ir tāda maza niansīte, varbūt mēs tā nenojojam un nevingrojam, bet mūsu likumdevēji bieži vien uzraksta tādā veidā tos normatīvos dokumentus, neko nesaprotu, lasu un nesaprotu, bet atnāk uzlunieks, atnāk vēl kāds, atnāk no labklājības ministrijas un tīri cilvēciskā valodā izskaidro. Un līdz ar to seniors, kuriem ir 65 un vairāk gadi, mēs varam iet vienā solī kopā ar visu sabiedrību un visu valsti. Un rekur arī mums Arturs stāv, kas mums māca tos vietu tālruņus un parāda katram, kā knibināt. Senioru nevar mācīt lielā grupā. Ar senioru ir jāstrādā individuāli pa vienam, un pie viņa nāk stājas rindā, un pie viņš katram parāda, kā to knifiņu, kas ir jāizdara, lai tu varētu komunicēt ar iestādēm, veikt maksājumus un tā tālāk.
Man patika tā doma, ka arī domā par tiem, kas ir laukos, jo seniors jūtas nedaudz atstumts. Bet tajā brīdī, ja tur būs tādi koordinatori, kas pateiks, kur ir senioru skola, kas palīdzēs tikt ar maksājumiem, kas palīdzēs, tad būs līdzdalība brīnišķīgi. Un nākošo atslēgu, tā ir trešā atslēga, ka mēs esam ne tikai piederība mums ir, mēs līdzdarbojamies, bet arī noderīgi. Mēs gribam arī būt noderīgi savai valstī un noderīgi viens otram palīdzēt. Un nobeigumā es uzrakstīju tā, lai senioru gadi būtu spilgti, skaisti un jēgpilni. Un to teicu nevis es, bet vakardien, kad mēs skatījāmies filmu par 100-gadniekiem, to teica gerontologs Zaļkalns. Un tā kā mēs esam iegājuši jaunā dzīves posmā, mums ir jaunas vērtības, jauni izaicinājumi, un jūs arī redziet, ka mēs neesam tie, kas tikai kungs, bet mēs vienmēr gribam iet kopā vienā solī ar visu sabiedrību. Paldies! Dažus vārdus es gribu arī no mūsu mīļajiem klausītājiem. Lūdzu, Marija. Es gribētu sākt savu uzrunu ar tādu spārnotu frāzi. Es domāju, ka visi to zina. Dzīve sākās pēc 60. Un tā taču ir. Jo tieši tad mums sākās tā iespēja baudīt dzīvi, izzināt kaut ko interesantu un iesaistoties nevalstisko organizāciju skolās, mēs tiešām it kā piedzīvojam atdzimšanu. Mums parādās jaunas intereses, iespējas sevi pilnveidot, darboties. Mēs ejam mācīties, mēs to darām ar prieku, aizmirstot savus gadus un aizmirstot savas sāpes. Un mazāk skrienam uz aptieku pēc jaunām zālēm, bet drīzāk skrienam uz nodarbībām, dažādām satikšanām, ekskursijām, visu, ko mums daudzveidīgi piedāvā nevalstiskās organizācijas, organizētās skolas. Un mēs ņem vērā, ka 80% gadījumu slimības ir balstītas uz psihosomātiku, tātad, vai ne? Tas ir tas, par ko runājat, it kā nav pierādījumi. Tie ir pierādījumi. Ja mēs samazinām saslimšanu, mēs ietaupām naudu, palielinām dzīves kvalitāti, un tas ir kolosāli. Un vēl ko es gribētu teikt, ka mēs iegūstam jaunus draugus, domu biedrus, mēs esam vienoti, mēs esam kopā un jūtamies laimīgi. Un saka jau, ka nauda, ka bagāts nav tas, kam ir daudz naudas, bet tas, kam ir pietiek un kam ir daudz draugu. Un ja tev ir daudz draugu, tad tu esi vienots, tevī ir spēks. Un tāpēc es gribu aicināt būt vienotie, strādāt kopā. Un beigās es gribu novēlēt visiem priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu, jo tas jau tuvojas. Sievietei gadus neteikšu, bet tie ir daudz. Mums labāk ir daudz. Es arī teikšu dažus vārdus. Man patika, ka te teica, seniori ir mūsu nākotne. Tātad jauno cilvēku nākotne. Kā jūs attiecaties pret senioriem, kā jūs redzat, kas varētu notikt arī ar jums. Tā kā mums ar vienu labāk viss notiek. Un es esmu Svētās ģimenes mājas senioru klubiņa vadītāja. Un tas ir atsevišķais it kā, bet tagad viss ir kopā. Mēs esam senioru skolas dalībnieki, senioru klubiņa dalībnieki, un es arī redzu visus savus, kā mēs sakam, mēs esam kā liela ģimene. Mēs esam kā liela ģimene, un es esmu psihologs, mediķis, un es arī vadu kā ģimene. Es saku, mani bērni, tad, kad mēs teicāt arī šeit, kad kāds priekšā runā, un kādi seniori vai vispār cilvēki sarunājās, tad es jau parasti saku, jūs dzirdat, es tagad runāju. Un īstenībā mums visiem jāiemācās klausīties.
Un vēl es gribēju pateikt vakardien sakarā ar mūsu pasākumu. Es ļoti arī daudz nodarbības vadu senioriem, un tās viss saistās ar psiholoģiju, kritisko domāšanu, un ļoti svarīgi ir arī pieņemt šo kritisko domāšanu. Domāšanu par jebkuru jautājumu, kas notiek. Nevis reiz izlasot un krist panikā. Un mēs esam tādi, kuri domājam. Mēs visi un šeit, kas ir atnākuši. Un tā ir tā grupa, kā mēs sakām, fokusa grupa, ja, ko mēs izveidojām. Un tie, kur visvairāk darbojās, bet mums ir liela grupa, un tie, kas darbojās, tiem arī jārāda priekšzīme, kā ir jāvingro, jādejo. Te mums ir dziedātāji, dejotāji, vingrotāji, mums ir ļoti daudz nodarbību ģimenes mājā, un šie paši cilvēki visur arī piedalās. Un pateicība Lilitai par senioru skolu, kas ir ievest tagad, un mūs iepazīstina ļoti daudz ar politiķiem. Mēs uzzinām daudz vairāk lietas, par kurām mēs tā kā īpaši nedomājām. Mēs mazāk skatāmies seriālus, televīziju, tikpat kā nav laika skatīties, jo nepārtraukti mēs esam dzīves virpulī. Un paldies par to, ka tas tā notiek. Un paldies valstī, kad jau tas ir tā pieņemts. Vai nu mēs būsim studenti un liksim eksāmenus, tas maz ticams. Mēs jau sen esam likuši jau vairāk maģistri un dažādi specialitāšu cilvēki. Bet mācīsimies joprojām, jo jāmācās visu mūžu. Nekad neviens cilvēks nav gatavs līdz galam un izmācījies, ka viņš visu zina. Paldies! Paldies! Es gan domāju par to seriālu, varbūt kultūras ministrija var ierosināt, ka mums valstī derētu arī tādu seriālu, kuru Taņa teica kādreiz, Tatjana Zamato, ja, ka varētu būt seriāls, kurā ir personāžs, kurš iet uz senioru skolu, ja, un tad tai seriāla dažādās sērijās tas tiek attīstīts, parādīts, kā tas notiek un ko tas dod cilvēkam. Tad jau mums būtu arī tie pierādījumi. Nu, lūk, un lai šo jaukumu, kuru jūs redzējāt 3 dažādās versijās, un arī kolēģiem parādījām, ja kā notiek dažādās vietās Latvijā, taiskaitā mūsu galvaspilsētā Rīgā, lai to turpinātu iedzīvināt, un arī, kā Kaspars Kravinskis atvainojas. Kā Kaspars Kravinskis teica, ka, lai arī kaut kā tas viss attīstītos tālāk, tad mums ir priekšlikums, ir izstrādāt tāda vienošanās, un bijām cerējuši, ka šodien mēs varēsim parakstīt, bet saprotam, ka no ministrijām diemžēl jau daži ir aizgājuši darbos, un arī jūs varbūt neesat tie cilvēki, kam tā parakstīšana būtu jāveic. Ja? Tāpēc es varbūt īsi izstāstīšu, ko mēs ļoti īsi, lifta runa izstāstīšu, ko mēs esam iekļāvuši un nosūtīsim katram no pārstāvētajām ministrijām un arī tie, kas nebija no ekonomikas ministrijas saskaņošanai. Un ceram tiešām šādu sadarbību vistuvākajā nākotnē izveidot. Tad vienošanās ietver 5 diezgan tādus vispārīgus punktus, tādus vispārīgus pasākumus, kas nosaka dažādas darbības, ja, kas varētu izcelt Ūtrijas Āja 3. paudzes lomu senioru sociālās labklājības veidošanā Latvijā, tās uzturēšanā un arī attīstībā. No šīm 5 pasākumiem nozīmīgākais un regulārais, kas varētu būt darba grupas izveidošana, mēs esam iniciatori. Es ceru, ka arī ministrija cilvēki varētu pievienoties. Pārāk bieži šī darba grupa varētu arī nesanākt, ja? Bet tādos momentos, tādos mezgla punktos, kad ir kaut kādi risināmi jautājumi, tad tiešām būtu vērtīgi šīs darba grupas ietveros tikties ar kādu no šīm pārstāvētajām ministrijām, ar jūsu pārstāvjiem. Ja?
Un parakstīt tad sadarbības vienošanās ir iecerēts nosūtīt ministrijām, ka jūs vai nu koriģēsiet un atsūtīsiet atpakaļ, vai nu piekritīsiet un parakstīsiet. Ticiet, arī mums ir elektroniskie paraksti, ja? Un tad no mūsu puses parakstīs visi šobrīd 8 projektā darbojošamies.